sācies jauns gads ar jaunām iecerēm un jaunām cerībām. Un, protams, arī šogad, gada sākumā, notiks Pārnovada uzņēmēja diena. Un šajās dienās notiek darba grupas pirmās tikšanās, lai saplānotu, kā viss notiksies. Un tad jautāsim Ievai Erdmanei, kura ir kā kurators šim pasākumam jau vairākus gadus, kas tad jauns šogad uzņēmēja dienās būs. Pirmais lielais jaunums ir tas, ka uzņēmēja dienas nenotiks Iga centrā, bet notiks Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta hallē. Jauna vieta, jaunas iespējas, jauni pasākumi. Vēl jaunums ir tas, ka mums būs liels papildus pasākums šajā uzņēmēja dienā. Tā ir skolēnu mācību firmu prezentācijas izstāde Gada tirgus. Tas būs reģionālais pasākums. Aicināti būs, es saprotu, Vidzemes skolēnu mācību firmas un arī no citiem Latvijas novadiem. Tie tādi divi lieli jaunumi. Jā, protams, vietas maiņa, tas ir diezgan būtiskas izmaiņas šī pasākuma organizēšanā. Kā tu pati vērtē to lietu, vai tas būs tā kā labāk, interesantāk, savādāk, vai izdosies, vai tur ir kādi plusi vai mīnusi? Daudz sēdējām rēķinājumu, lai pietiek tirsniecības vietas visiem, kas vēlas piedalīties. Vietas pietiks, amatnieki, mājražotāji, uzņēmēji tiek aicināti un visus uzņemsim. Un vietas gana visiem būs. Būs jāpadomā vairāk aizkraukliešiem uz pasākumu nākt ar kājām, nevis ar automašīnu, jo tas ir pilsētas centrā un, diemžēl, pasākuma apmeklētājiem automašīnām vietu skaits būs ļoti ierobežots. Tā, kad būsim aktīvi, nāksim ar kājām. Un būs savādāk. Es domāju, ka būs ļoti augsts pasākums 2 stāvos, un gan pirmajā stāvā zālē, gan augšā foajē un pārējās telpās. Tā, ka būs savādāk, un es nedomāju, nebūt ne sliktāk. Jā, kurā datumā notiks un kad varēs sākt pieteikties uz šo dienu? Notiek 28. marts, sestdiena. Pieteikties varēs, principā sākt interesēties, jau var zvanīt man vai uz Domi Agitai Reisei. Var jau no nākamās nedēļas, bet būs Aizkraukles novada mājaslapā, būs anketas un arī izsūtīsim ikgadējiem dalībniekiem, izsūtīsim anketas pieteikšanās, tā kad, jā, varēs jau, principā, no nākamās nedēļas. Ja ir kāds vēl tāds, kas nekad nav neko dzirdējis par uzņēmēju dienu, varbūt mēs varam atgādināt tieši kādai mērķa auditorijai domāts šis pasākums. Manuprāt, tā ir laba iespēja sevi parādīt, pastāstīt tiem, kas kaut ko ražo, rada, sniedz pakalpojumus, jo apmeklētāju skaits ir ļoti liels. Parasti ir vairāk kā 5000 apmeklētāji, gan mūsu novada iedzīvotāji, gan arī kaimiņi. Un tā ir sevis tāda pareklamēšana, paslavēšana, parādīšana vairāk. Labi, paldies, lai veicās darba grupai un uz tikšanos novada uzņēmēja dienā 28. martā. Ir sācies kāzas gads, kas ir diezgan jautrs un vētrains, un esam atnākuši ciemos Bērnu jauniešu centru. Zinām, ka pagājušajā nedēļā Bērnu jauniešu centrs saņēma piemiņas balvu par gada notikumu, par veiksmīgu Tautas festivālu Latviju bērnu danci veda koordinēšanu. Sakiet, kādas sajūtas pēc balvas saņemšanas? Ļoti labas, darbs ir novērtēts, un mēs tā kā esam sapratuši, ka mēs varam vēl kaut ko tādu lielu uzņemties darīt, jo mums izdodas. Prieks. Tad parunāsim, kā ir iesācies šis gads, un kādas novitātes ir jau bijušas, un kādas gaidāmas varbūt. Tad pēc jaunā gada mazliet atjēdzoties, pagājušajā nedēļā mums notika 2 pasākumi. Bērniem dūlais desmitnieks, tādas sacensības, kā līdzīgi gāja kādreiz pa televizoru. Šoreiz mums bija tāds tā kā iesildīšanās, pamēģināt, vai bērniem kaut kas patīk. Un tagad tā kā doma nākamgad taisīt tādu lielu, kā mums ir dišpuikas sacensības puikām un meitenēm, spicās meitenes, tad to dūlo desmitnieku arī taisīt kā tādu lielu konkursu ar tādām nopietnākām balvām. Bija dažādi uzdevumi, interesanti, piemēram, piramīdas no glāzēm, ietīšanās toaletes papīros un apelsīnu nešanā un daudz dažādu tāda veidu uzdevumu. Bērniem patika. Un kas ir ar improvizācijas teātri? Tu minēji, tas bija atsevišķs pasākums, vai tas bija iesaistīts tajā? Tas bija atsevišķs pasākums, tas bija jauniešu pasākums. Jaunieši pulcējās, viņiem bija tāds picas cepšanas vakars,
lai kopā atkal pārnātu jaunas idejas gadam. Un tad, kamēr rūga mīkla, tikmēr mums bija improvizācijas teātris. Mēs jau otro reizi daram to. Pirmo reizi mēs arī tā kā iesildījāmies, pastījāmies, kas tur sanāk. Un tagad mums bija tā kā tāds nopietnāks, tas komandas pret komandām ar žūriju viņu vidū, ka žūrija tiek vērtēta, viņa žūrijas locekļiem tiek mests ar slapjām šammēm, kad viņu vērtējums neapmierina, un ar ziediem, kad apmierina. Un tad īstenībā jaunieši ļoti radoši, viņiem ļoti labi sanāk improvizēt, uz vietas izdomāt bez problēmām, ļoti, ļoti forši mums sanāca tāds pasākums. Tad radoši iesācies jaunais gads, un kādi tad tuvākie nākamie pasākumi, uz kuriem varam aicināt bērnus jauniešus? Nākamā nedēļa mums būs anekdošu šovs, tas tā kā šobrīd televīzijā arī populāri, un gribam arī šeit. Bērni nāks un runās anekdotas, un tad arī būs, protams, balvas, un skatīsimies tādu anekdošu karali izvēlēsimies no bērniem. Un jauniešiem arī turpināsies viss darbs. Galaktika sanāk 2 reizes nedēļā šeit kopā, un tad viņi tur organizējās un domā savus pasākumus. Kā ir ar bērnu jauniešu centra pulciņiem? Vai tagad gada vidū, ja kāds izdomā apmeklēt kādu no interešu grupām, vai tas ir iespējams, vai tās grupas ir nokomplektētas un vairs neko nevar izdarīt? Protams, ir iespējams, visa gada laikā ir iespējams. Jebkurā mēnesī, jebkurā dienā ir iespējams nākt un pieteikties pulciņos. Šobrīd īpaši aicinām mazos ķiparus no 1 līdz 3 gadiem nākt pie mums šeit darboties. Ceturtdienās 11. skolotāja Ilva Ievāne šajā telpā ar viņiem darbojās. Mazie dzied un dejo un mācās zīmēt un līmēt, un vecāki darbojās kopā ar viņiem. Tā, kad ļoti, ļoti aicinām. Un, protams, visos citos pulciņos šobrīd pēc jaunā gada vēl jau vairāk atkal gribas varbūt sāk kaut ko jaunu un tādu interesantu darīt. Tad šeit var droši ienākt, pastīties atkal pulciņu sarakstu un nākt un darboties. Ļoti, ļoti gaidam visus. Paldies! Lai jums veiksmīgs gads! Mēs sarunājamies ar Bērnu jauniešu centra organizātoru Agnesi Puksteni. Šajā nedēļā aizkraukliešus pārsteidza visai interesants skats, tika nojaukta kluba La Palma ēka. Aizkrauklis novada galvenais arhitekts Juris Letinskis informē, ka ēkas īpašniece Gunita Skaldara-Darmudasa vēlas izklaides centru kafejnīcas ēku pārbūvēt. Pārbūves projekts Aizkrauklis novada būvvaldē ir akceptēts jau 2014. gada augustā, bet darbi sākušies tikai tagad. Tos veica Sijā Latvijas betons, kas izstrādāja arī pārbūves projektu. Kluba La Palma aizkrauklē Jaunceltnes ielā 28 atklāja 2010. gada jūlijā. Gunita Skaldara-Darmudasa bija iegādājusies ēku un mēneša laikā veikusi nelielu pārbūvi un remontu. Bija paplašināta bāra zāle, bijušās automazgātavas vietā tika ierīkota disko zāle. Pirms tam ēkā bija spēļu zāle Fēniks un kafejnīca bārs Labi sēžam. Ēkā ir jau vairāk nekā 10 gadu un tās jumts nepareizas būvniecības rezultātā pilnībā bojāts. Tādēļ īpašnieki nolēmuši ēku uzcelt praktiski no jauna, nenosaucot rekonstrukcijas beigu termiņu. Uzņēmēji tomēr sola, ka šajā vietā būs kafejnīca un deju zāle. Svētdien, 18. janvārī, muzejā Kalnaziedi tika likti pamati vietējo fotogrāfu apvienībai. Uz sanāksmi pulcējās vairāk kā 20 interesentu. Daudziem aizkrauklas pusē vienmēr paticis pasaulē raudzīties caur fotoaparāta objektīvu. Steidzīgajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, tas ir viens no veidiem, kā kaut uz mirkli apturēt laiku, ieskatīties līdzcilvēkos un izvērtēt paša izjūtas. Jaunā apvienība vēlas veicināt un atbalstīt Aizkrauklas novada un apkārtnes fotogrāfu radošās darbības, organizēt un atbalstīt radošās fotogrāfijas un komunikācijas projektus, ar foto saistītus pasākumus, atspogļot radošajā fotogrāfijā novada dzīvi visā tās daudzveidībā, organizēt un atbalstīt seminārus, lekcijas un izglītojušas pasākumus Aizkrauklas novada un apkārtnes fotogrāfu profesionālā līmeņa paaugstināšanā, popularizēt fotogrāfiju kā mākslas veidu Aizkrauklas novadā. Ja jūti spēju darboties fotogrāfijas jomā un saproti, ko nozīmē vārdi radošā fotogrāfija, pievienojies apvienībai. Būs interesantas nodarbības un tikšanās ar jomas profesionāļiem, varēs savus darbus parādīt citiem, gūt novērtējumu un gandarījumu par paveikto. Pirmajai reizei līdzi jāņem vien labs garastāvoklis un vēlme darboties, un, protams, var ņemt līdzi vienmēr arī fotoaparātu. Topošās apvienības vārdā jūs aicina Arvis Vaicehovičs un Induls Burka. Visu informāciju varat atrast www.aizkraukli.lv.
Vilnis Plūme bija Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs no 2001. līdz 2011. gadam, dienai, kad viņš aizgāja mūžībā. Viņš vienmēr visās savās runās uzsvēra, uzsmaidīsim viens otram. Tātad pieiesim ar labestību cilvēku lietām, cilvēku problēmām. Viņš mīlēja Aizkraukli, viņš mīlēja Aizkraukles cilvēkus, viņš mīlēja savu darbu, un viņš nekad, teiksim, viņš vienmēr vērtēja tā, ko viņš varēs izdarīt. Nu, tieši tādu labu, paliekošu, kas varētu palikt, kas vajadzīgs cilvēkiem. Pēc tam, kad tētis aizgāja, tad cilvēki, domu biedri, aizkrauklieši, sāka diezgan drīz runāt par to, kā viņi gribētu pateikties, kā iemožināt tēta piemiņu. Bērni un sieva Sarmīte centās radīt ko tādu, kas turpinātu viņa vērtības. Aizkraukles iedzīvotāji, draugi un līdzcilvēki apvienojās, lai iemūžinātu ilgadējā Aizkraukles saimnieka Viļņa Plūmes piemiņu garīgā piemineklī. Stipendija, kuru turpmāk talantīgiem, bet masturīgiem Aizkraukles jauniešiem dod iespēju saņemt labu augstāko izglītību. Viļņa Plūmes piemiņas stipendija man ļāva no vidusskolnieces izaugt jau praktiski par pilnvērtīgu darbinieku. Es varēju studēt sevis izvēlētajā specialitātē. Tas viss paaugstināja manu pašvērtējumu un ļāva saprast gan to, ko es varu darīt, gan to, ko es gribētu darīt šajā dzīvē. Kā viņa darbi, viņa personības piemērs varētu kalpot kā tāds pozitīvs tēls arī mūsu pilsētas jauniešiem. Zināt, ka medicīnās studijas ir ļoti grūtas, ļoti daudz studenti krīt ārā kalkvijos. Tad ir tas stimuls. Pirmkārt, tas, ka tu vēlies, kā esmu izvēlējies studēt to, ko es vēlos, tas man dzen uz priekšu. Stipendija man palīdz, atbalsta, tas kā valsts faktors uzreiz kāpjot uz aizmuguri. Jūlija ir jaunākā biznesa analītiķe enerģētikas uzņēmumā. Nākotnē sapņo turpināt strādāt enerģētikas jomā. Edgars ir patriotiski noskaņots. Cer, ka valstī situācija uzlabosies un varēs dzīvot Latvijā, palīdzot cilvēkiem kā ārsts. Es studēju medicīnu Rīgas Stadiņa universitātē 1. kursā. Finansiālais atbalsts ir svarīgs, sevišķi mūsdienās, kad pasaule ir tik materiāla un viss. Morālais atbalsts arī, jo man jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas man uzticējās un deva to stipendiju. Katra cilvēka un valsts attīstības pamats ir laba izglītība. Ikvienam, kurš vēlas palīdzēt Aizkraukles talantīgo jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, palielinot pilsētas un novada iespējas nākotnē iegūt augstas raudzes speciālistus, kā arī kopīgi pielikt roku sava novada augšupējā, iespējams ziedot.